Rīts, kūpinot miglas pīpi, noraudzījās par visiem, kuri modās un gatavojās jaunai dienai. Sarma savā ierādītajā istabā gurdi pavēra miegainos plakstus. Tās pāris naudas stundas nespēja sniegt izgulēšanās sajūtu. Vaļa kaut ko jau darbojās, jo ik pa brīdim to apstiprināja nepieklusināti trokšņi. Tas laikam tika darīts ar mājienu, ka laiks būtu Sarmai no savas telpas nākt ārā un pievienoties jaunās dienas ritmam. Senajos laikos ticīgie tad šo dienu iesāktu ar svētā nama apmeklējumu, pēc tam laiski pavadot atlikušo dienas daļu, jo kā nekā svētdiena. Šī laika ļaudīm visa tā dievnumu padarīšana bija sveša un, ja godīgi, aizliegta. Kurš var pierādīt, vai kaut kas debesīs vēl tur ir bez visiem spīdekļiem? Sarma izņēma no savas somas un ieskatījās plaukstas lieluma spogulītī. Uztraukums bija, vai tas neparādīs vakarnakts piedzīvoto. Pretī raudzījās nedaudz aizpampušas acis. Sejas āda arī izskatījās kā pažuvusi peļķe. Mati šorīt dzīvoja savu dzīvi. Katra pajukusī loka bija nodomājusi izlocīties haotiskā maturakstā. Savadusi sevi kaut cik kārtībā, vaļas tā saucamā īrniece izgāja no savas istabas ārā. Sasveicinājās ar Valentīnu, kura sēdēja virtuvē pie brokastu galda. Namamāte uzaicināja pievienoties. Kafija, žāvētās desas ripiņas, vēl kāds gabaliņš vakardienas gaļas ruletes. Tas viss gaidīja uz saklātā galda. Daudzie dzimšanas dienas dzērieni savu misiju bija paveikuši, bet, lai tos ilgākā aizgājējus pieminētu, tad kā par piemiņu atstāja nelabu dūšu, pretīgu sajūtu mutē un neciešamas galvas sāpes. Lai neizvainotu saimnieci, tad uzlikusi uzspēlētu smaidu lūpu krāsas vietā, Sarma pateicās par brokastīm un ķērās tām klāt kaut pēc pašas gribu. Paralēli ēdot kā piekosdamas klāt, pārunāja vakardienas notikumu gaitu. Vaļa vēl košļājot pēdējos brokastu kumosus, piecēlās un no mažā žurnāla galdiņa pārlika uz virtuves galda vakardienas atvestās viesu dāvanas. Pa vienai vien tās tika vērtas vaļā, precīzāk teikt būtu atplēsts iesaiņojuma papīrs. Pirmā, kā drosmīgākā kā students eksāmenā, ko tur lieki vilkt garumā, bija Staša dāvana. Lādzīgais krāvējs, kā jau vīriešu cilvēks, kā mācējs tā aptinis sarūpēto. Papīra skavās gulēja neliels koka 3 žuburu svečturis. Tas atgādināja kā maza briedīša tikko sadīgušos radziņus. Meistars ar savām prasmīgajām rokām nebija neko daudz mainījis, lai saglabātu autentisko koka dabīgo zaru izliekumu un rakstu. Tam cilvēkam, kuram mākslas pasaule nav sveša un sirdī tuva, tad šī dāvana tiešām patiktu. Bet tā kā vaļa bija no citas cilvēku sugas, līdz riebumam praktiska un atklāti sakot pat savā veidā sekla, tad izcēlusi koka mākslas darbu, viņa demonstratīvi to pacēla gaisā un iesāka. Nē, nu tu paskaties, ko tas mūsu grušķiks atnesis, kaut kādu koka gabalu. Ko es ar tādu lai daru? Ne skata, ne praktiskuma, līki, zari, pat nokrāsots nav. Bet ko no tāda dieva cilvēciņa kā mūsu Stasis var gribēt? Nākamā dāvana, acīm redzami ietīšanas procesā, bija jutusi sieviešu maigās rokas. Kā vienīgā acis trekns pušķis, kuram laikam bija uzdevums to visu pasākumu saturēt kopā. To visu bija paveikusi Taņa. Arī šī dāvana izpelnījās izsaiņotājas komentārus. Tur bija puķaina servīze 6 personām.
Oi, Taņa, tu jau kā praktiskā sieviete. Šī laikam domā, ka man trauku trūkst. Būtu tak vismaz kaut ko gaumīgāk izvēlējusies, piemēram, zemestoņus, bet nē, tās zilās puķes. Nu, kur es tādu lai lieku? Man taču tapetes ir pilnīgi citā krāsā. Nu, bet ko var gribēt no tādas, kura tik zin, kā bērnus dzemdēt? Vaļas zobi iecirtās pēdējā maizes kumosā, un tālāk jau veikala vadītājas rokās bija vislielākā dāvana – raibā papīrā ietīta. Pēc brīža jau varēja aplūkot, kas tad tur iekšā. To visu arī vēroja Sarma, kā glābiņš, lai neko nevajadzētu piebilst, kur nu vēl iebilst, glāba jau padzisusī kafija. Sarma tad tā nesteidzīgi un pailgāk šī tumšā dzēriena krūzīte turēja pie mutes, lai nevar pārmest, ka neko nesaka, jo viņa tak dzer kafiju. Šītas tad no Zojas, Baibas un Alvīnes. Laikam visām prātiņš par īsu, ka nevar katra kaut ko uzdāvināt. Kas tad te ir? Sega, tik tāda paplāna. Nu, varbūt vecajam noderēs garāžā, ko pārviest uz pleciem, kad būs tur saguris no darba. Gultas veļas komplekts. Tad Vaļa ar sprīžu palīdzību ātri piesvieda, lai varētu nomērīt skaistos auduma gabalus. Tak par mazu! Man taču gultas veļa ir 1,80 m. Un te jau izskatās, ka ir 1,40 x 2 m, tādas kā klukstes. Ja grib iepriecināt, būtu kaut noprasījušas, kāds izmērs derētu. Un kas te vēl? Tā kā galdauts, vai? Nu, šitas noderēs. Kad sīpolus rudenī vajadzēs kaltēt, būs ko pasviest apakšā. Gaume šīm ar tāda pati kā Taņai. Vienai no pēdējai, kurai jāiztur Vaļas muitas pārbaude, bija Skaidrītes sarūpētā dāvana. Sarma ar interesi gaidīja, ne jau tik ļoti, kas dāvanas saturā, kā Vaļas dzēlīgos komentārus. Iesaiņojums jau ļāva nojaust par saturu tajā. Precīzas, taisnas stūrveida formas, ciets materiāls. Kad iesaiņojums bija atplīsis, kā bikšu sēžamvietas vīle, tas atklāja Skaidrītes sarūpēto. Tur bija grāmata, precīzāk pavāra grāmata, skaistos krāsainos vākos. Kā tagad šito saprast? Kas viņa man dod mājienus, ka nemāku gatavot? Varētu padomāt, ka pašai šefpavāru cienīgi ēdieni. Vienreiz tak bija atstiepusi uz darbu savus kaut kādus tur ziemas salātus. Nu jēziņ, garšoja pēc slapja suņa. Pfu! Vaļas otrā roka turēja tādas pašas formas kā grāmata, vēl vienu kasti. Tās bija šokolādes konfektes. Tak vēl piebāzusi šo ar vēl klāt. Kas tās ir? Pievilka kasti tuvāk, lai labāk var saskatīt. Nu šitās man garšo. Pavirši pāršķirstīja uzdāvināto kulinārijas grāmatu. Pirmajā lapā Skaidrīte bija uzrakstījusi nelielu pantiņu un vislabākos novēlējumus jubilejā. Beigās par piemiņu no Skaidrītes. Varētu padomāt, ka šitās dzejas rindas kaut ko varēs labot. Skaidrīte laikam cer, ka šitas skrecelējums var ko vērst par labu. Grāmatu uzsveda turpat uz virtuves palodzes. Sarma sastinga, jo nākamā apskatei bija viņas dāvana. Vaļa raudzījās Donātas sievā un smīnēja. Viņas pirksti plēsa vaļā papīru. Tur bija koka paliknis, uz kura bija attēlots dabas skats ar dzintara gabaliņiem. To uzdevums bija izcelt koku lapas, saules gaismas akcentus ūdenī. Vai, mīļā, var uzreiz redzēt, ka cilvēks ir ar gaumi un saprot, ko strādnieka cilvēkam vajag. Tūlīt pielikšu pie sienas. Viņa aizgāja uz istabu, noņēma tur jau esošo glezniņu
un pielika sarmas dāvāto. Nāc, paskaties, vai tā nav skaisti? Atnākšu no darba, atsēdīšos te un raudzīšos šajā skaistumā. Paldies tev, mīļā! Vaļa ar lielu šmakšķi nobučoja sarmu uz vaiga. Ja esam paēdušas, tad iziesim ārā, Valentīna piedāvāja, bet sarma jau saprata, ka tas nebija kā piedāvājums, bet gan jau kā lēmums, kuru nav jēgas apspriest. Apstaigājušas saimnieces teritoriju piegāja pie siltumnīcas. Vaļa iegāja iekšā, lai aplūkotu gan stādus, gan ražu. Pieliecās un pabužinājusi zemi secināja, ka tā vēl pietiekami mitra. Pārlaida skatienu par tomātu un gurķu sarkani zaļajām augļu krellēm. Jāiet būs pēc bļodas, jānovāc raža. Sarma to visu vēroja stāvot siltumnīcas durvīs. Kamēr Vaļa ar katru stādu it kā aprunājās, tad viņa atskāpās, lai pārlaistu skatienu vakardienas zālienam, kuram bija lemts piedzīvot to skaisles brīžus starp sarmu un Juri. Acis ieplētusi, jaunā sieviete vērās izmīcītajā zālienā. Kaut zāles zaļā rota bija nopļauta pirms šīm svinībām, bet tāpat tur visu notiekošo varēja redzēt. Laikam zāle it kā atriebās par to, ka ar vārdiem nevar visu pastāstīt, tad šādā veidā nodemonstrēt izgulēto laukumu. Pats trakākais bija tas, ka sakārtot vai izmainīt nevarēja. Tā nebija grīda, uz kuras piebērtas drupatas vai izlīs piens, paņem birsti vai lupat un saslauki. Vaļa tad nolēma, ka jāsagādā bļoda, kur salikt ražu. Uz virtuvi pēc trauka tika aizsūtīta sarma. Nākot jau atpakaļ sameklēto bļodu, viņa sastinga. Valentīna, kā izmeklētājs, pieliekusies pie siltumnīcas izgulētajai vietai, visu cītīgi pētīja un vēroja. Sarma, kā izslāpis ceļnieks, norija no uztraukuma sausajā mutē siekalas un devās uz to pusi. Es vairs šito necietīšu, jau kuro reizi. Es jau brīdināju, ka vēl viena reize, un vēl nu viņi mani redzēs. Es te mokos, pļauju, kopju, un beigās tāpat viss izmīcīts. Jau skaļā balsī pa visu pagalmu bļaustījās mājas saimniece. Kas noticis? Tēloja neizpratni sarma. Tas kaimiņu suns! Nav jau pirmā reize, kad šitā ir. Pa naktīm to lopu laiž paskreidīt. Tad šitas ķēms velkas uz manu pagalmu un izmīca visu zāli. Es jau koļu brīdināju. Vai nu lai vaktē to savu mošķi, vai arī lai nelaiž no ķēdes vaļā. Man vienreiz pietiek. Viņa nošņācās un lieliem soļiem kā dzērve purvā devās uz kaimiņa pagalma pusi. Sarma palika stāvam ar tukšo bļodu rokās un nezināja, ko teikt. Labi, ka tam nabaga sunim būs šī jezga jāuzņemas uz saviem pleciem vai drīzāk uz astes. Es nezinu, ko atbildētu, ja Vaļa uzdotu jautājumu par to izmīcīto zāli. Stāvot prātoja sarma. Blakus pagalmā sākās jezga. Ja nezinātu par ko, tad varētu padomāt, ka sākusies ugunsgrēka vai kāda cita nelaime. Bļaušana acīm redzot bija koļas mājās, jo ko tur viens otram izsaka, nevarēja saprast. Pēc brīža abi bļāvēji jau varēja noprast, ka atradās kaimiņa pagalmā. Ko tu, Vaļa, vari kasīties? Nav mans suns bijis tavā pagalmā. Vat tu šito izbeidz? Cik reizes tavs plušķis ir vazājies pa manām dobēm un vārtījies pa manu pagalmu? Pati esmu triekusi to kvankšķi no savas teritorijas prom. Labi, ka tajā reizē bija tā slota pie durvīm. Tā labi trāpīju tavam sunim. Jo, haidī, tad tāpēc Reksis sāka klibot ne no šā, ne no tā. Tad redz, kura te vainīga. Zini, Valentīna, es no tevis tik cūciskus gājienus negaidīju. Es, Nikolai, varu ne to vien,
Ne par velti strādāju vadošā amatā, un man rajonā ir sava teikšana. Pielūko, ka ar tavu reksīti, kas slikts nenotiek. Tu izbļausi, aizcirta kaimiņa vārtus ar blīkšķi un kā fūrija drāzās atpakaļ uz savu pagalmu. Sarma kā sastingusi stāvēja, joprojām turot rokās tukšo bļodu. Ko tu te vēl stāvi? Vai ar pirkstu jārāda kā tomāti un gurķi jānolasa? Dod šurp to nolāpīto bļodu, viss man pašai. Izrāva no Sarmas rokām turēto un iedrāzās siltumnīcā. Nabaga tur augošie dārziņi. Vaļa to ražu rāva tā, ka katrs tāds nodrebēja, it kā būtu dabujis ar strāvu. Sarmai tā kaimiņa koļas un rekša bija žēl. Tie abi dabūja šoreiz nepelnīti, bet sava pēcpuse tomēr ir tuvāka. Vakarā pāradās Vaļas vīrs no 2 dienu garāžas remontiem, kuri par savu eksistenci parādīja vecā vīrieša sejā. Aizpampušajās acīs, maisiņos zem tām, noaugusī bārda un smaka, kādu ar vēl māk tikai seski. Vaļas vīrs vakariņu vietā dabūja arī kā kaimiņš un viņa suns, gan pelnīti, gan palika bez vainas vainīgais. Jaunās nedēļas diena bija sākusies. Vakardienas notikumi vēl Vaļai nebija aizmirsušies, tāpēc viņa nomākto noskaņojumu izrādīja arī veikalā. Viss bija ne tā. Stāsis ne tur kastes salicis, Skaidrīte ne tā grīdu uzslaucījusi. Viens pircējs par daudz maizi pērk, cits kā zagdams tik vienu kukulīti. Sarma galvu nepacēlusi veica savus pienākumus. Tas viss tikai jāpacieš ne tikai, lai nezaudētu darba vietu, bet arī pagaidu māju vietu. Paceļot acis, priekšā otru pus letai stāvēja Juris. Sarma sastinga. Cerams, viņam pietiks prāta neko nepieminēt par to, jo noliktavā, uz kuru šodien durvis netika aizvērtas, pie papīriem sēdēja Vaļa, cītīgi pagriezusi vienu ausi uz veikala telpām. Sveiki, sveiki jūsu pusē! Man lūdzu vienu balto un ķieģelīti. Runātājs bija Juris. Sarma drebošām rokām padeva maizes kukulīšus un nosauca samaksas summu. Kaut gan Juris to jau zināja, jo ne jau pirmo reizi viņš te iepērkas. Pircējs padeva papīras naudas zīmi un to sniedza pārdevēji. Jura rokā turētais saturs iegulās Sarmas plaukstā. Klāt kā līgava baltā kleitā, pie naudas sāniem bija piespiedies papīra gabaliņš. Sarma to ātri ielika darba priekšauta kabatā un izsniedza atlikumu. Juris pateicās un atvadījās tā, lai visi dzird. Drošākā vieta, kur aplūkot Jura atnesto, bija tualete. Iekrampējusies, Sarma atlocīja balto papīru. Tur bija ar Jura roku rakstītas pāris rindas. Man tas viss dikti patika. Saprotu, ka tantes mājā nevar tikties. Nav ne droši ne tev, ne man. Tāpēc man ir iespēja dabūt mazu dzīvoklīti, 15 minūšu braucienā no šejienes. Uz to pusi kursē arī autobuss. Rīt ienākšu pēc tavas atbildes, vai piekrīti man. Sarma vērās aprakstītajā lapiņā, un pirmā doma bija, kā es tur tikšu? Labi, uz turieni ir autobuss. Darba laikā pat neriskēšu prasīt brīvu. To it jautājumi, uz kurieni, kas un kā. Pēc darba atkal sprukās. Vaļai tak viss jāzina. Teikt, ka pie Zanes, bet tak pati piestāstīja, ka Donāts neļauj tikties. Saputrošos tā, ka beigās Vaļa palūgs atstāt to viņas istabeli, lai atgriežos pie vīra. Bija kaut kas jāizdomā. Prātā nekas nenāca. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.